Pati galvenā lieta mājās tā atnes veiksmi un pārpilnību. Skaties, 3 lietas kopā. 2 ir vēlmas un 1 ir obligāta, kurai ir jābūt ik katrā cilvēka mājā. Tāpēc, ka tas atnes laimi, labklājību un naudu. Pirmais – vēlamā lieta, kurai ir obligāti jābūt mājās, un tie ir āboli. Vienalga, kādas krāsas, tie var būt dzelteni, zaļi, sarkani, absolūti vienalga, un tie var stāvēt uz galda 3, 4, 5, 6, vienalga, kādam ir skaits ābolu, tiem obligāti ir jāstāv uz ēdamgalda. Ābols simbolizē zināšanas kopā ar mājas enerģiju. Āboli tevi uzlādēs ar šo enerģiju, kas pievirzīs un virzīs tavu lietu virzību, atradīs iespējas un vairos tavās mājās labklājību, tāpēc ka āboli ir ļoti cieši saistīti ar tavas mājas enerģiju. Āboli vairos tavus panākumus, un pats galvenais āboliem nav jāstāv tādai kā dekorācija uz galda, bet viņus obligāti vajag ēst un lietot uzturā. Āboliem ir jābūt ik katrā mājā, un šie āboli palīdzēs tev virzīt lietas, vairos labklājību tavā mājā, jo tas ir cieši saistīts ar tavu māju. Otrā vēlamā lieta. Tie ir augi, puķes, un ne vienkārši ziedi nogriezti un stāv vāzēs, bet obligāti jābūt augiem, puķiem, kuras ir jau zemē iestādīti podos, jo tad tā ir zemes stihija, un tādā veidā tā ir matērija, kura materializēsies, un obligāti katrā mājā tam ir jābūt. Nav svarīgi, kādas puķes un kādi konkrēti augi, bet tie, kurie tev patīk. Ir sevišķi tad, kad šīs augi, puķes nostiprinās zemē saknes, tas ir ļoti, ļoti labvēlīgi, tāpēc, ka tā ir stihija zeme. Zemes stihija ir ļoti spēcīga uz labklājību materiālo. Un ar mājas enerģiju tevi spēcīgi uzlādēs uz pārticību, labklājību, uz panākumiem un sasniegumiem. Un pati galvenā lieta. Skaties, tev var būt viss, kas iepriekš bija minēts, bet ir pati būtiskākā lieta. Tas var tev absolūti neko nelīdzēt, ja tavās mājās nav kārtības un tīrības. Mājās ir jābūt tīrībai un kārtībai. Jā, māja varbūt nav tik bagāta, un katrai lietai ir jāstāv savās vietās. Nekādas izmētātas lietas, nekādi netīri trauki. Jābūt ir kārtībai un tīrībai, un tas spēcinās, un tas kā pamats strādās labvēlīgi uz mājas saimnieku un tiem mājniekiem. Un mājas enerģija uzlādēs visus mājniekus uz labklājību, pārticību, uz naudu, laimi, veiksmi un panākumiem sasniegumiem. Un mājās būs tieši patīkama un maiga harmoniska atmosfēra, kas labvēlīgi ietekmēs veselību un labklājību mājās mītošajiem. Noteikti dalieties, spiežat sirsniņas, saglabājiet un pats galvenais pielietojiet. Pateicības vārdus rakstiet komentāros enerģijas apmaiņai.